vakar sekojot notikumiem pasaulē. Konkrēti Baltajā namā dabiski, ka bija uztraukums, jautājumi, vairāk nekāda bildes, kas notiek, kur ir taisnība, kāpēc viss tas tā izskatās, kāpēc ir redzami, apzināti tādi izprovocēti uzbrukumi. Un tie jautājumi, vai tad cieņa, vai taisnība, jā, vai rūpes par kādu, kas jau ir izdarīts, var rēķināt naudas miljonos, miljardos. Vienalga, vai tas ir cilvēks cilvēkam vai valsts valstī. Ja es esmu darījis labu, ja es esmu kādam palīdzējis, izrādās ir viedoklis, ka tas nav tāpat vien. Izrādās par to tam otram, kuram es esmu palīdzējis, ir jāmaksā un jāmaksā daudz. Ja es kādu atbalstu, ja es kādam palīdzu, vai tas ir bizness? Un tā atbilde droši vien ir jā. Tas ir bizness, ja tas nenāk no sirds. Tāda varbūt izskatītos pasaules kārtība, kur kāds grib ieviest, kad stiprākais nosaka to, kas kam ir jādara, kur kam jāatrodas, kad drīkst, kad nedrīkst runāt. Un pavisam nesen vēl interesanti, kādi centās pierādīt, ka Dieva nav, komunismu laiks, jā, skolās mācīja Dieva nav, tā ir tumsonība, bet tagad interesanti, Dieva esamību neviens nekur nenoliedz. Tādējādi vēl vairāk samudžina cilvēkus prātus. Tas ir īsti samudžina. Un mēs zinām šo garu, kur ir pelēka putra, kur neviens nevar saprast, kas notiek, kur izpaužas tā kā sajaukts viss jaucējs, brāļu apsūdzētājs. Un tas ir pilnīgs pretstats Dieva garam, Dieva domai, Dieva attiecību sapratnei, un patiešām tam nav nekāda sakara ar Kristus mācību. Un droši vien, ka vēlos teikt, līdz ar to tas ir īslaicīgs pasākums. Un atminos kāds no stāstītā, kāds vecs ebrejs vienam savam paziņam, kurš bija kādu problēmu priekšā, uzdāvināja no skapja izņemtu vai no plaukta izņemtu tādu tā kā gleznu, greptu uzrakstu uz koka, kur varētu pielikt pie sienas redzamā vietā. Un tas teksts uz plāksnes tur bija ļoti īss, tur bija vien 3 vārdi. Un šie 3 vārdi skan sekojoši. Vienmēr tā nebūs. Vārdi, kuri reāli der tad, kad ir grūti, vārdi, kur liek būt uzmanīgam un vērīgam, kad esam kalnā. Vienmēr tā nebūs. Un līdz ar to, mīļie, šorīt, pārdomājot visu, es sajūtu mieru. Pēc visas vakardienas trakuma es sajūtu mieru. Es sapratu, ka Dieva lielajā plānā pat ļaunums un nepareizums lielā Dieva rokās kalpo un kalpos labajam nodomam. Jā, ļaunumam ir dota izvēles brīvība, Dieva lielajā plānā tas darbojas kā faktors. Ļaunums sāk iznīcināt pats sevi. Mēs redzam, tas process ir iesācies. Un tas mūs tiešām tuvina tai Dieva pasaules kārtībai, kuras pamatā nav biznesa, bet cieņa, mīlestība un sadarbība. Godīga sadarbība, godīga no abām pusēm, nevis uzspiest, nevis piespiedu kārtā. Un ja godīgi, tad visiem izdevīgi. Un svētīgi, es varētu teikt, visām pusēm. Un es tiešām pateicos par Dievu mieru manī šodien, kurš tiešām visu saliek pa plauktiem, kā saka. Jo tā apziņa, ka es dzīvoju un rosos Dieva lielajā plānā. Un Bībeles un jaunās derības beidzamā grāmatā, Jāņa atklāsmes grāmatā, ir sekojoši vārdi, kurus apustulis Jānis saņēma atklāsmē, kur ir sacīts: Es esmu alfa un omega, saka Dievs tas kungs, kas ir, bija un kas nāk. Fantastiski. Es esmu alfa un omega. Lūk, tas ir tieši
1. marta datumā. Es esmu alfa un omega, saka Dievs tas kungs, kas bija, ir un nāk, visu valdītājs. 1. marts. 1. marts. Jā, mīļie, tieši šodienai paredzēts lasījums pārdomās par to, cik mums katram vajadzētu ļaut iespaidoties no notikumiem pasaulē. Jā, šodien atkal kopā ar jums esmu es, Imants Miezis, draugs, brālis, brālēns, dzīves biedrs, tēvs, vectēvs, jā, un arī mācītājs. Es patiešām vēlos savu patreizējo iespēju robežās būt blakus ikvienam, kam tas ir nepieciešams. Un tieši tāpēc jau ir arī veidot šī kristīgā studija. Un ja varu kādam tā palīdzēt, pat šādi caur Dieva radīto datu nesēju, caur internetu. Jā, mūsu studijas nosaukums 316.lv, kur kalpo Dieva plānā tam lielajam uzdevumam, kur mēs varam būt paši patiesi. Dieva skatījumā, Dieva un Kristus gaismām palīdzēt saskatīt kādu labāku virzienu, kurā varētu doties. Mūsos visos latviešos, šeit Īrijā, Lielbritānijā, Latvijā, visur, kur dzīvojam. Ikvienā vietā. Jā, un vēlreiz šī te rakstu vieta. Es esmu alfa un omega, saka Dievs tas kungs. Citiem vārdiem sakot, tā ir apziņa mūsos, ka Dievs ir visa sākums, Dievs ir klātesošs. Un Dievs būs klātesošs arī nākotnē, lai cik drūmi tā šobrīd neizskatītos. Dievs būs klātesošs arī mūsu bērniem, mūsu mazbērniem. Dievs nebēg, neaizmūk, neslēpjas. Viņš bija, ir un būs. Un par to tiešām liecina visa pasaules vēsture. Par to liecina raksti, vecā derība, Tora. Par to liecina 5 Mūzes grāmatas, kuras skaidroja un piepildīja Kristus. Un par to, cik tuvu vai cik tālu iespējams būt no Dieva. Par to runā Dieva vārds. Jo nekur, mīļie, nav apkopots vairāk stāstu par cilvēku neceļiem, viltībām, nodevībām, pārkāpumiem, slepkavībām, par naidu, kā Bībelē. Un kādā nespēka brīdī psalmu autors saka, kaut bezdievis nokauto, ka Dievs kaut asinskārie atstātos no manis. Ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par tevi. Tavi ienaidnieki nelietīgi valkā tavu vārdu. Un pašās beigās viņš saka, pārbaudi mani, ak, kungs, izzini manu sirdi, izdibini skaidri manas domas, lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa. Tā ir svētā grāmata, jo tā runā patiesību par to, kāda esam mēs, kādi ir cilvēki. Tā runā patiesību par to, kādi varam būt mēs. Cilvēks bez Dieva un cilvēks ar Dievu. No vienas puses ar Dievu vārdu uz lūpām darbos tālu no mīlestības, no žēlastības. Darbi ir tie, kas parāda domu rezultātu. Jā, bet kā mums reaģēt, kā palīdzēt? Un varbūt vispirms kā sev palīdzēt, lai būtu miers tāds, kurš ļauj mums pašiem adekvāti domāt un rīkoties. Un tie, kur lasa Bībeli, kur ieklausās savā sirdī, kur iedziļinās tajā, ko Dievs katrā vienā mums ir ielicis sirdsapziņā un vēl dziļāk, tiem ir liela priekšrocība satvert šo mieru. Tad, kad vajag paklusēt Dievu priekšā, lūgt skaidrību. Un dažkārt tiešām, mīļie, ir jāpaklusē.
dažkārt patiešām ir jāpaklusē. Un mūsu nākamajā nedēļā, kas ir marta 1. nedēļa, ir tādas rakstu vietas, kas mūs tiešām pamāca. Piektdienai 7. martam, kur daudz vārdu, tur nav bez grēka. Kas muti prot turēt, tas ir prāta vīrs, saka gudrais Zalamans. Wow! Vakardienas gaismā, kur daudz vārdu, tur nav bez grēka. Lai jūsu vārdi ir jā, jā, un nē, nē, kas pāri par to, tas ir no ļauna. Kāda gudrība ir Dieva vārdā, kas tā būtu par gudrību, kur tiktu izmantots šis Dieva princips. Kādi tur būtu labi rezultāti, ja tam visur vēl, kas notiek, būtu pamatā Kristus mācītais cieņa, mīlestība, sapratne. Tiešām, cik daudz nākamajai nedēļai iedrošinājumu vārdi, un tie dod mieru. Izlūko man Dievs, izzina manu sirdi, pārbaudi, raugi vai neju pa postu ceļiem. Un tas, ko bieži jau esam pārdomājuši, sākam katrs ar sevi. Dievu priekšā atveram katrs savas sirds durvis, ļaujam iespīdēt tur Dieva un Kristus gaismai. Un tur tajā krēslā stūros, tais sirds stūros, kur ir visādas neiedzīgas lietas, naids, dusmas, aizvainojums. Jā, ir dusmas, kas šķiet, kā var nesaprast, kas ir ļaunuma saknē, kas ir ļaunuma izraisītājs. Ir dusmas personīgi. Piemēram, dusmas par to, ka viņi mani nemīl. Viņi mani neciena. Un tad es uzreiz parādu savu reakciju. Droši vien sirds dziļumos tas tā normāli būtu, ja neviens otram tomēr nevēl ļaunu, bet par cik sirds ir aizvērta, tad mēs varam nodarīt viens otram ļaunu. Ir dusmas, ka mani neklausa, ir dusmas, ka nekas nenotiek tā, kā es gribu, kā es saprotu. Un Dievvārds mums saka, ja ir kaut kur dusmas, tas piesaista vēl dusmas un ļaunums aug. Un tad, kad dusmas sasniedz savu augstāko pakāpi, kad tās ir pāraugušas jau naidā, tad tur ir tikai viens rezultāts. Tautas iet bojā, cilvēki iet bojā. Bībele saka, naids rada karus, naids nogalina. Jā, mums nav vienalga. Laikam tas ir tas, kas sāp, kas rada nemieru. Dievs mūs ir radījis, un mēs esam emocionāli cilvēki, un tas jauki, ka mēs tādi varam būt. Piemēram, redzot skaistumu, mīlestību visdažādākajās izpausmēs, mēs esam aizkustināti. Redzot netaisnību, mēs vēlamies iestāties pret to. Un gan pozitīvās, gan negatīvās emocijas mums ir nepieciešams, un tās ir Dieva dotas. Bet mums jāapzinās, ka emocijas, tas, kas mūsos virmo iekšā, tā ir nestabila lieta, ka būtu negudri uz tā būvēt kādu savu sapratnes un savu dzīves pamatu. Dieva gaismā vienkārši pārdomāt, no kurienes nāk šīs emocijas, neizdabāt tām, bet arī neapmulst. Un tiešām, reizēm paklusēt, lūgt Dievam gudrību. Dieva gars, gudrības un saprāta gars, miera gars. Un tiešām ļausim biežāk savai sirdī paklusēt Dievu priekšā. Būsim atvērti tam, kurš mūs ir radījis. Viņš zina, viņš redz visu, kas notiek viņa rokās, Dieva rokās, kā jau es teicu. Ļaunais arī kalpo labajam. Tas piemērs savācot nezāles, savācot visu nederīgo, to sadedzinot. Uz uguns var tikt uzcepta maize. Kāds reiz jautāja,
lielajam domātājam Karlam Gustavam Jungam. Vai viņš agrāk ticēja Dievam? Un Jungs atbildēja, protams, es ticēju Dievam. Un tad tas jautājums bija, vai tagad tu tici Dievam? Un Jungs pieklusa, iestājās tāda tā kā pauze, un pēc mirkļa bija klusa atbilde. Es neticu, es zinu. Es zinu. Tagad es zinu. Draugi, viss tas, kas notiek, jebkas, kas notiek, viss kalpo lielajam mērķim un piepildījumam Dieva plānā. Tiem, kas netic, tiem tiešām ir šausmas, apjukums, vēlme ieņemt savu emociju vadītiem kādu pozīciju, šodien vienu, rīt citu, viss mainās, cilvēki mainās, viņu domas mainās, politika mainās, viņi pieslienās vieniem, tad citiem. Bet Dieva plāns darbojās. Dieva plāns ir mūžīgs. Un tiem, kuri ticas, kuri pat saka, es zinu, tajos ir miers, tajos ienāk miers, gudrība, sirds skaidrība. Un mēs jau arī aicināti to dalīt, vairot savā apkārtnē, kur katrs esam. Un šajos sestdienas vakaros, nāksim pie tā gudrības avota. Atvērsim sirdis. Izlūksimies mieru sev, mieru saviem mīļajiem. Viņa rokās liksim arī lūkšanas par mieru pasaulē. Mēs lūksim. Mūžīgais Dievs, mēs ar pateicību nākam tavā priekšā, ka līdz šai vietai tu esi mūs sargājis. Tevs paldies, ka varam arī šādā veidā visi nākt kopā pie tevis, uzticot katrs savas domas, savu nedrošību. Jā, pat bailes par to, kas notiek, kas varētu notikt. Bet ieskatoties tavā vārdā, mēs apzināmies, tam tā ir jānotiek, lai reiz cilvēki saprastu, ka tavs nodoms piepildīsies, ka tevis radītā pasaule virzās uz to mērķi, kur tu reiz uzstādīji. Uz to pasauli, kur valdīs mīlestība, draudzība, cieņa, kur nebūs naida un kara, kur ieroči tiks pārkalti lemešos, lai artu zemi, lai audzētu maizi, lai visi varētu paēst, lai visi varētu tikt pabaroti. Tādu pasauli, kādu tu biji iecerējis. Mēs lasām tavā vārdā, mēs ticam un zinām, ka tavs nodoms ir piepildījies, tas piepildās šodien, un tas būs arī nākotnē. Tavs paldies par mieru, ar kur tu ienāc mūsu sirdīs. Paldies, ka tu esi vienīgais, kurš klusina visas vētras. Paldies, ka tev ir vara pār visu, un tieši tāpēc mēs, tavi bērni, varam būt mierīgi, ka lai kas arī notiktu, tavās rokās mēs esam. Un to vien lūdzam, tavu gudrību katram sev, dzīvot šīs dienas, kuras nav vieglas, pat grūtas. Dod mums gudras sirdis, lai mūsu prāts, mūsu domas ir mierīgas tajā. Īpaši tajā, kas esi tu. Lūdzam, dod skaidrību, ko mēs varam darīt, kā mēs varam palīdzēt, kā mēs varam atbalstīt. Tavs lūdzam par tavu neredzamo draudzi. Kristu dod spēku, ka varam darīt brīnumus, celt tos, kas ir paralizēti, gan no notikušā, gan vispār. Tos, kuriem iestājas vienaldzība. Tevs, ka varam atvērt acis tiem, kuri neredz, kas notiek. Pats esi klāt un dari arī mūs redzīgus, ka mēs arī varam palīdzēt. Dod dzirdi tiem, kuri nedzird vairs. Tevs, lai tava draudze, tava neredzamā draudze, tavā spēkā šodienas pasaulē, lai rāda gaismu, lai ir sāls, lai ir derīga sāls. Un arī mūsu, kuriem tu esi ļāvis piedzimt un runāt latviešu valodā. Ticam, ka arī tam ir tavs plāns. Palīdz mums katram apzināties un saprast savu atbildību cilvēku un tavā priekšā, jo saprotam.
mums vajadzēs, un mēs varēsim reiz tev dot atskaiti par savu dzīvi, par savām domām, par saviem vārdiem un par saviem darbiem, arī latviešu valodā. Tēvs, lūdzam žēlastības laiku no tevis, lai varam izlasīt to tavā vārdā un ierakstīt tavās sirdīs, ka tu nāci šo pasauli nevis sodīt, nevis postīt, bet glābt. Un mēs vēlamies būt tavā līdzībā. Mēs vēlamies sekot tev, iet pie tavas rokas, iet un darīt, iet un glābt katru dienu, bet tam mums tiešām vajadzīgs spēks no tevis. Tavs piedod mums, ja esam tik noguruši reizēm, un reizēm jāiestājas vienaldzība, un reizēm mēs trakojam sevi, un mēs nevaram it kā neko mainīt. Mēs lūdzam tavu spēku. Tavs lūdzam par tiem, kuriem jākaro, kuri aizstāv savas ģimenes, savu valsti, esi žēlīgs ikvienam. Tāpat lūdzam par tiem, kuriem iet grūti, par tie, kuri slimībās vai ciešanās. Mēs zinām, tu ikvienam esi blakus, tu vienmēr dod spēku tiem, kuri griežas pie tevis pēc palīdzības. Tavās rokās liekam mūsu bērnus, mūsu mazbērnus. Sargi no ļauna, sargi no ļaunām idejām, no nepareizām un tevis nesvētītām ietekmēm un viedokļiem. Tevs lūdzamies ar mums šajā brīdī. Klāj savas sargājošās rokas par mums. Un arī nākamo nedēļu liekam tavās rokās. Lūdzam tevis doto laiku izmantot gudri pēc taviem padomiem. Un atkal katrs klusajā lūkšanā liekam savus mīļos sevi, izlūdzoties tavu klātbūtni, tavu svētību, tavu mieru, tavu sargāšanu. Tēvs, mēs tevi lūdzam. Ļauj, ka visi kopā tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls Jēzus Kristus lūdza un mācīja arī mums lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kristus saka: savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasaule dod. Un Dieva miers, lai ienāk katrā jūsu sirdī, katrā jūsu mājvietā. Esiet svētīti!